Jau vēlējāmies to izdarīt. Beidzot es parunāšu ar mājas saimniekiem, kuri ir jau sen aizgājuši no šīs pasaules, lai pastāsta, ko viņi vēlējās mums pastāstīt, jo viņi mums deva zīmes, un tagad arī redz zīmi, kad viņi gaida sarunas. Viena no zīmēm, es jums varu pateikt, kas tas bija. Pretīm iznāca liels stalbriedis ar skaistiem lieliem ragiem. Atnes cienestu, medu un rupmaizi. Kāpēc medu? Tāpēc, ka medus ir cieņas izrādīšana mājām, kādai dzimtai, kas reiz te ir dzīvojusi. Un rupmaizi tāpēc, ka katrā ģimenē ir kaut kas tāds no ēdamajiem, kas izraisa tā kā labo stresu. Nu, tikai nopērc cukuru vai tikai nopērc maizīti vai ka tikai piens ir, sviestiņš ir mājās. Un šajā vietā Gari man teica, atnes rupmaizi. Rupmaizi, ka tikai nepietrieks rupmaize, labu rupmaizi, īstu rupmaizi. Jo tas nozīmē, ka saimniekiem ir bieži pietrūkusies maizīte tādēļ, ka veikals ir tālu, kā jau laukos, kā jau tikpat kā meža vidū dzīvojot. Tā, es vēlos tā, iet mājās, jo tās ir mājas, un tur es arī cienestu ienesīšu mājas, cienestu nes mājās, nevis noliek pie durvīm ārā. Katrā mājā ir noteikti virtuve, slieksnis. Nu, ko sveiki, sveiki. Tā darīsim, ja? Jā, te būtu derējis mūsu pļaujamais, bet tā jau nevar nākt pļaut. Koža, ode. Tā, mēs esam uz mājas slieksnīti, kurš ir mums jau vecs un nodrupis. Tā, tas būs tā. Tuk, tuk, tuk. Te mums ir. Te ir dedzis kaut kas. Te ir kaut kas bijis, bet pazīšos teic nopūšu. Te ir dedzis, jā. Tā, te ir bijusi. Tā kā panas izvešu uz šai galā. Cilvēki tie nesuši grūžus, tikai neiekrīt nekur. Jā, ķēķis ir te baikam bijis, vai jā, tur ir skapis, tur ir sētas izeja. Te ir pagrabs. Jā, prātīgi. Te ir virtuve bijusi, jā? Es saku, te ir ķēķis bijis, jā. Redz, ko ir trauks, es redzu, kurā ielikt. Man vajadzētu paņemt. Labi, es nolikšu. Es varu paturēt, ja tas. Es šeit nolikšu to summiņu te. Redzi?
paņēmu šai vietā, jā, tieši pareizā vietā. Enerģija tik smaga, jo te ir pārklājušās visādas citas lietas, kas ir notikušas kā visās tādās. Tā, karotīt mēs arī atcēsim. Tā. Nu ko, uz priekšu. Jā, viņi ir gaidījuši nolikuši, ne, ko māla. Jā, teicis ir. Nu, skaidrs. Tik uz pogulis ir. Es redzu. Es sapratu. Es teicu, enerģija ir klāta. Kas te dzīvojas? Te ir atnākusi saimniece. Viņi saka, ej iekšā. Šeit ej iekšā. Šī ir bijusi viņas istabiņa mīļākā. Ko? Es īsti nevaru pateikt, kāda enerģija man saka, bet man saka, ka es domāju, ka tā ir tā sieviešu enerģija, ka reiz ir bijis tāds brīdis, kad viņi ir skatījušies aiz spogulī, un viņai ir bijis balta kleita, balts apģērbs. Nu, tas ir saistīts tā kā ar kāzām, ar precēšanos, un viņa ir skatījusies, es domāju, cik skaisti, cik, nu, tā kā posusies, tā kā kārtojusies. Šai spogulī skatījies, es ne šī vieta, bet par spoguli ir skatījusies sieviete. Viņa ir kleita bijusi tāda īsta ar īsām rokām, līdz celīm. Un kaut kā tas plīvurs ir bijis uz viena sāna, man parādīja. Šādu uz viena sāna. Plīvurs, viņa tā roka šitā laidus pie spoguļa un tā kārtojusi. Te ir bijusi pozitīva vieta, te ir bijusi guļamistaba. Te ir bijusi guļamistaba. Un pozitīva vieta ir tā, ka te ir bijusi mīlestība, romantika. Viss kaut kas ir bijis, bet tas, kam tagad kādam kanālam es esmu pieslēgusies, tas ir viens laika periods tāds, ko ir fotogrāfijas. Redz, ko ir. Viņi manis Man saka, reiz te bijis ļoti mājīgi. Ļoti, ļoti mājīgi.
ir lieli plāni bijuši, daudz mīlestības, prieka, ir bijis tradīcijas, svinējuši, priecājušies. Kas ir noticies? Jā, mīlestības daudz ir bijuši, priecājušies. Viņi grib kaut kādu stāstu pastāstīt. Viņi pat grib pastāstīt to stāstu, nevis lai es prasu. Bet viņi grib pozitīvu stāstu. Viņi man saka, ka viņi neko negrib negatīvu stāstīt, tāpēc, kad viņi ir... Viņi nav no tiem gariem, kas atcerās slikto, bet tieši otrādi atcerās labo un grib arī pateikt, ka tā vajadzētu mums visiem darīt, nevis atcerēties slikto, bet labo. Tā, es tūlītās ādu. Tā. Viņi man saka, ka māja ir taisīta ļoti lēni, bet rūpīgi. Ķieģelīt pa ķieģelītiem. Viņi saka, kā gliemzīts. Mēs lēni virzījāmies uz savu mērķi un to sasniedzām. Jā, tas viņiem bija vislielākais notikums, vissvarīgākais mājas. Tagad viņus mājām var skatīties tikai no citas pasaules. Nu, it kā viņi ir šeit, atnākt var, bet viņa nav tā var tā kā apkārt būt ap to visu, kas te ir. Nu, viņi atnāk šeit. Un tūlīt es pateikšu. Viņai ir ļoti liels emocijas. Un šī vieta tāpēc piesaisti, jo ir liels emocijas. Un emocijas ir tās enerģijas, kuras atver smalko pasauli starp cilvēku pasauli. Un tā te var atnākt un pastāstīt caur emocijām. Jā. Grūti teikt. Jā, emocijas ir mīlestība. Par cik, es teicu, ka te ir ļoti liela, jā, un man arī orakula gars man arī saka, kad tas ir tas kanāls, mīlestības kanāls, caur kuru var atnākt. Liela mīlestība. Viņa saka, ka laiks ir visdārgākais, kas vispār cilvēkam pieder. Un arī pēc nāves garam paliek tikai viņa nodzīvotais laiks, un to nosauka kā laika glabātājs.
Un caur šo laiku portālu, mīlestības portālu, kas atver, jo portālam cauri nevar iziet. Nevar tiltu šķērsot bez kā atļaujas. Un mīlestības enerģija tā ir visspēcīgākā enerģija, kas atver šīs durvis. Pāri tiltam var atnākt, apciemot savus tuvos mīļos gars, redzēt, kas ir bijis reiz atmiņas. Tāpat kā mums dzīvojam ir atmiņas, tā arī garam arī ir atmiņas. Un viņa arī saka, ka lai uzmanās cilvēki to, ko runā, jo tas arī pieder pie laika, jo atgriezt atpakaļ to nevar, kas ir pateikts. Tāpēc, lai domā, ko saka, ko mēs viens otram sakam, un lai nezaudējam nevienu minūti no savu dārgā laika, un lai dzīvojam savu dzīvi pilnībā. Tā, labi, es saprotu, ka viņi man saka, uzvelc mēteli un ej. Es nesaprotu, kas ir uzvilkt mēteli un ej. Lītās. Iziesim ārā. Tur ir atbilde būs ārā. Iziesim ārā un paskatīsimies. Jo es nedabūju atbildi, nesaņēmu, kas ir noticies ar viņu. Viņa teica, uzvelc mēteli ārā. Odiņi te ir nepaknapi. Tā, kur ir mans zvaniņš? Tagad mēs mazlietiņu pastrādāsim savādāk. Paņemšu savu to. Es paņemšu svārstiņu, obsidiāna svārstiņu, rūnes un tagad mazliet uz kuru pusi. Un saka, ejam pa kreisi. Kam jābūt? Tur jābūt. Jā. Mums arī traucē enerģijas. Jā, mēs tur aiziesim. Nezinu, vīriņi. Jā, mēs aiziesim. Liekot soļus uz priekšu. Bet es jau nezinu, kur tur mēs iesim, tā nevar. Te ir ļoti daudz. Vai? Vēl ir pilna ar odiem. Nu jā. Tas pacēlas augšā. Tie vajadzēja tomēr tā kā, to pļāvējiņu. Jā, bet vai tev tur jāiet ir? Man saka, ka tur ir kaut kas saistīts ar kaut ko tādu, ko viņi ļoti ir gribējuši, tā kā uztaisījuši, un tas vienalga viss ir tā kā
nobrucis, vai tur, kur vīrietis ir atradies, ka viņš kaut ko ir darījis. Nu, kaut kas tāds. Viņi man ved tur, kur ir kaut kur bijis viņas partneris vai vīrs. Es nevaru pateikt. Man tur ir jāiet, man viņi ved. Tikai skaties, tur, kad aka nav. Nu, man šitā vieglāk, ka tu tā pagāji, un es tev tālāk. Tur kaut kas esot, ko man grib parādīt. Vai, ka tur kaut kāda celtne, man ir kaut kāds šķūnītis. Ko? Tur ir kaut kāds šķūnītis vēl. Pa kreisi. Bet tā lēzena pa kreisi man saka tā. Ne strauji pa kreisi. Kā saka, uz 11. Uz 11 ir šķūnītis kaut kāds. Vai ko ir? Vai ko ir kaut kāds šķūnavs? Aha. Skatīsimies, kas te iekšā. Piekalvē. Es nezinu. Akmens. Nevar dabūt vaļā. Viņi man šeit atvilku, un viņa saka, ka tas ir saistīts kaut kas ar dzīvību, ar dzīvību. Tā saka, es nezinu, kas tas ir. Dzīvība. Tur, kameras nevar dabūt vaļā. Jā, paņemai. Tur ir vaļā bijis. Skaidrs. Viņi man teica, ka te kaut kas ir dzīvojis. Pele, jā, pele aizskrēja. Te ir dzīvojis kaut kas. To viņi man gribēja pateikt. Un kas te ir dzīvojis? Kaut kāds vīrietis, kas ir... Kāpēc viņi man to tā atveda? Kāpēc man te atveda? Tu tasīšos. Tāpēc, ka viņam nav bijušas mājas. Viņš ir bijis ļoti slims. Un viņš šeit arī ir nomiris. Viņš šeit ir nomiris. Viņš saka, tāpēc, kad ir saistība ar to māju. Tā māja, viņam tā kā nav bijušas mājas, bet tā viņa māja ir bijis. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka tai māja nav bijis iespējams vairs dzīvot. Tāpēc, jā. Tai mājai nav bijis iespējams dzīvot, tāpēc te. Tāpēc, ka tā māja izdega. Jā, to man arī pateica. Jā, tāpēc notika kaut kas. Jā. Nebija iespējams dzīvot, tāpēc viņš šeit. Attur šeit lākā. Tā. Jā, vārā. Tas visas var iet vairs kaut kur nāsiet. Jā. Jā, neromantiski cilvēki dzīvojuši. Man pateica, ka tas ir viņas vīrs tur dzīvojis. Nu, pat kā man pateica. Tagad es sapratu, kāpēc viņi man atveda. Viņi man atveda uz turien tāpēc, kad tur ir bijis viņas vīrs, un viņai tas ir bijis ļoti skumīgi un ļoti sāpīgi to redzēt, kad viņam ir tā. Jā, un es pajautāju vēl, vai viņi kaut ko man grib pateikt, vai es kaut ko varu palīdzēt. Man pateica, ka es ne ar ko nevaru palīdzēt, ka radinieki neviena nekas vairāk nav. Un ka viņa paliks pie tās gaišās puses, domu, mīlestības, kas šajā mājā viņu sildīja, turēja, kad viņi bija laimīgi. Laimīgi. Un tas ir tā gaišā puse, pie kā viņi atgriežas, jo tas arī ir tas laika
portāls, jā, caur kuru viņi ir atnākti. Skumīgs stāsts, vienlaicīgi arī ļoti pamācošs un par laiku runājot, jā, laiks tiešām katram cilvēkam ir ļoti mazs un tik, cik viņš ir, tik ir. Viņš patiešām ir jādzīvo ar pilnu sirdi. Un jādzīvo arī tā, lai sirds ir viegla. Ja reiz kāds ir turējis rokās strausa spalvu, tad viņš zina, cik strausa spalva ir viegla, un tādai arī jābūt vieglai sirdī un sirdsapziņai. Bija domāta. Tā nav aka. Tā nav bijusi aka. Kas tāda? Tā ir bijusi... Tas ir kaut kas cits. Pagrabs, ne pagrabs, kaut kas cits. Pagrabs varbūt. Pagrabs tad tas ir bijis. Tā nav aka. Man gars saka, tā nav aka. Man nesaka tālāk, kas tas ir bijis. Man negrib teikt. Es pamēģināšu vēlreiz. Es tūlītās pamēģināšu, jā? Sauram zemē pie lielās kļavas. Jā, man nestāstā. Neviena mantika, neviens instruments man nesaka, kas tas ir, tikai viena man pasaka. Kad no akas ir, no tās vietas ir ņemts ūdens, lai dzēst uguni. Nu, tā kā viss uguns un ūdens, un tā. Tā kā viņš tur ir ņemts vai daudz vai maz. Bet loģiski. Bet tieši tajā, jā, viņš ir vienkārši, nu, vai viņš ir tā kā taisīts priekš tam, ja gadījumā, kas notiek, lai ir ūdens. Lai vienmēr ir ūdens. Bet tā nav aka, tā kā, bet vienalga tā ir arī kaut kāda glabātava. Man arī saka glabātava saistīts. Tas varbūt ir noplūdes pagrabs. Bet tik dzīvs pagrabs es tādu neesmu redzējis. Un kā teņi taisīja pagrabu? Es nezinu. Jā, nu taču tik dziļi ir. To tagad ir, nu, es pateicu to, ko es arī pateikt. Vairāk es neko pateikt nevaru, ko man nesaka. Un tiešām enerģijas tas... Jā, nē, nav. Es nevarēšu pateikt. Viss, tas arī ir viss. Neapdzīvotais nams, ūtekļu savādās dējās, un mirušais vieglais skūs, uz manas domīgās sejas. Neapdzīvotais nams, vēsās un mierīgās telpas, un cerības tvaiki uz loga, no manas vārīgās telpas.
joprojām